Pietiekoši labi, vai ne? Gan Ieva, gan Pīlādzītes, vai ne? Jā, ļoti forši, man ļoti patikās šis stāsts par to Pīlādzīti. Bet es domāju, ka nākamā mūsu soliste arī būs tāds liels pārsteigums mums visiem. Jo atceries, ka mēs lidojam pāri Domai. Jā, atceros. Mēs tur kaut ko pamanījām. Jā, mēs tur pamanījām vienu ļoti nopietnu dāmu. Protams, ka viņai darbs ir tāds ļoti nopietns, jo viņa ir juriste. Un tāpēc arī viņa ir nopietna. Jā, un tas darbs viņai ir tāds, kā plūstoša upe, tad prieki, tad bēdas, tā mazliet pāriet visam tam pāri, bet vairāk gan viņai darbā ir tā prieka, jo pie viņas brauc tie jaukie pāri, kuri izdomājuši viens otram teikt to vārdu jā, un tad jau tas prieks ir pavisam liels, un iedomājies, tad pēc kāda laika nāk jau reģistrēt tos pašus jaunākos Rojas novada iedzīvotājus. Darbs viņai tā kā laika upe tad sanāk, vai ne? Tieši tā. Un, protams, viņa jau ir gādīga dzīves biedri un mamma 3 kārtīgiem puikiem. Un tieši tie puikas jau mums arī pabakstīja, kurā virzienā jālido, jo viņi tikai zina, ka tās tās nopietnās ārienes jau patiesībā tāds vēlniņš dzīvo iekšā un tāds piedzīvojuma gars arī drusciņi. Un tā mēs to solistu atradā, vai ne? Jā, un tāpēc mēs uz skatuves aicināsim nākamo solisti Liānu Bērziņu. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga.